Jums pastāstīšu Bulciņas dzimšanas stāstu. Vispār jau viss sākās ar šo surprise. Viņai no rīta bija šādi stripi, kas saka, ka priekšā 4 dienas. No rīta vēders neliecināja par to, ka tūlītās tas notiks, un tāpat tās arī pupiņi. Bija izmaiņas un viss, bet izskatījās, ka vēl ir ļoti daudz laika priekšā. Bet vakarā atbraucot, viņai reāli tas pH nokritā stundu laikā. Vakarā jau bija tā, kad izskatījās, ka viņai jādzemdē ir it kā pēc dienas, viņa jau 2 dienas bija sasteigta. Aizdomīgi strauji tur viss sāk iet uz priekšu. Mēs, protams, ka palikām viņu vaktē, tā viņa izskatījās vakarā, un no šitā 12:00 pa naktī, viņai parādījās vasks, ka bija skaidrs, ka viņa dzemdēs. Lai gan viņai bija 337. diena, kas būtu ok priekš dzemdēšanas, vienkārši ļoti strauji notika tas kritums. Man pat ir baili iedomāties, kas būtu bijis, ja es nebūtu viņu vakarā vēlreiz nostripojusi. Un šitas ten bija tas skats, kas jau bija 12. Iedomājieties, no rīta nebija nekā, un 12. vakarā ir šitā. Tad mēs viņu sākumā vaktējām visu laiku kamerās, tad, kad viņai sākās biežākas kontrakcijas, un viņa palika satraukta, mēs aizgājām, tusējām pie viņas, un viņa tusēja pie mums, un ap 4 no rīta jau varētu teikt, ka sākās dzemdību process, un rekur bez 10:06, principā sākās arī pašas dzemdības. Ūdeņi viņai nenogāja, viņai uzreiz sākās spiešanas daļa, bet tas ir ok, tā arī var būt. Un šeit sākās pirmais pārsteigums, jo Lilopāds nogulās ar dibenu pret sienu, kur nav reāli īsti izspiest bērniņu, tur nav vietas. Tad mēs mēģinājām saprast, cik nopietna ir situācija, ko darīt, un vēl bija cerība par to, ka ķēvis parasti, ja viņas sāk dzemdēt, kumeliņam ir iznākusi ārā, tur pieņemsim priekškājs vai galva, viņas vēl mēdz celties augšā, nogulties, celties augšā un nogulties. Un tā arī bija tā lielā cerība, ka tā arī notiks šoreiz, bet tā nenotika. Tas kameras video bija uzkāries, bet tas nekas, es jums pastāstīšu, kas notika. Mēs viņu tā kā mēģinājām celt, viņa necēlās, un tad mums nācās mēģināt viņu pa bišķiņu kaut kā atvilkt no sienas, iztēlojoties, cik tas zirgs sver un kā tas vispār tur viss notika. Tur bija, tik, cik mēs varējām pa kaut kādiem centimetriem, mēs viņu atbīdījām. Tad jau nāca kumeliņš, paldies Dievam, sākumā bija 1 kāja, 2 kāja galva, bet problēma bija tā, ka viņš iesprūda plecos. Problemātiski bija tas, ka bija grūti viņai palīdzēt, jo tas leņķis tur un tā siena bija tuva arī ar visu to, ko mēs izkustinājām. Beigās mums piedzimst mazā krivkšķene. Ir jau pirmais atvieglojums, un liekas, cerams, ka viss būs kārtībā. Un šis bija tāds ļoti labs moments, kad tu attopies, ka tu esi zeķēs, kaut kādos augļūdeņos, slapjās, viss slapš, bet mums ir bērniņš, un mums ir mamma, un abi divi ir dzīvi. Un tad ar nākamais mēs izmantojām šķēres, lai nogrieztu nabu. Uzlikām plasmas savilcēju, jo tā naba pat nepārtrūka. Sākās nākamais surprise, kas ir viens Lilopāds tik ātri piedzemdēja, ka pat nemācēja izdomāt, ka viņai normāli daudz vajag pienu saražot, bet tas nekas, jo mums izrādās nebija, kurš to pienu ēdīs. Teorētiski skatoties uz bēbi, tad, kad viņš piedzima, it kā viss ir kārtībā, bet ir kaut kāds čujs, ka kaut kas nav kārtībā. Viņu uzstutējam kājās, viņa it kā stāv, bet kaut kas nav. Dabūnam viņu pie pupa, viņa it kā meklē pupu, it kā, tā kā mēģina, bet viņai nesanāk. Vai labi ir atslaucām pienu, dodu no pudeles, viņa tur tā ēd, paskatos 10 ml. Plus pēc ēšanas ir tāda tā kā siekalaina mute, vai nāk tāds balts putiņas, tad jau es sapratu, ka viņai ir dummy sindroms. Te mums bija reaktīva teamworks, piromāns viņu slauca, Lilija laizīja bēbīti, un es viņu turēju tajā Madigan squeeze sasējienā, ten stingri pievelkot krūškurvi, tiek it kā imitēta vēlreiz dzemdību gaita. Visam vienkārši sakot, tas dummy kumeļš nozīmē to, ka viņš ir piedzimis, bet viņš nezin, ka viņš ir piedzimis, viņam nav nostrādājuši kaut kāda neirona smadzenēs. Viņš ir gatavs, viņš ir attīstījies, viss viņam ir brīnišķīgi, bet viņš nezin, ka viņš ir piedzimis. Tad stingri savelkot krūškurvi un veicot šo Madigan squeeze, mēs it kā viņu restartējam un pasakam viņam, ka tu esi piedzimis. Pēc pirmās reizes baigi nekas nesagāja, taisījām otro reizi. Pēc otrās reizes jau bija manāmi uzlabojumi, Lilija viņu stimulēja, ka lai viņu zīstu. Es tēloju Liliju pupus, viss bija nenormāli stresaini, jo laiks nepielūdzam iet uz priekšu, un ir ļoti maz tas laika loks, kad viņai ir jāpēd pirmpienu. Tad jau mums bija klāt arī vētārsts, mēs viņai palīdzējām nedaudz ar zālītē, jo pēc tā otrā Madigan squeeze viss aizgāja, jo tas arī jau bija drošāk darīts, un ka tu zini apmēram, ko kā darīt un viss.
Bet viņai vajadzēja iedot nelielu enerģiju lādiņu, lai viņai būtu spēka, jo laiks jau bija pagājis diezgan daudz, ja nemaldos, te bija jau kaut kādas 4 stundas pagājušas, un viņa bija apēdusi līdz kaut kādiem 90 ml piena. Tas ir ļoti maz un ļoti riskanti, dēļ ātra rīkošanās bija ļoti svarīga, un ko es nevaru nepieminēt, Lilopēds priekš pirmās reizes mammas, un vispār ņemot kādu viņi ir vienkārši ģeniāli un fantastiski. Viņi reāli saprata, kas notiek, ka mēs mēģinām palīdzēt, un viņi reāli ar mums darbojās komandā, mēs kopā visu to darījām. Jā, viņi vēl nabaks klīzemes dabūja daudz, bet šitas ten ir jau super sasniegums. Viņa pati zīž no pupa, man nav jāslauc, jums visas tās stundas bija tā, kad viņu slauc, viņa ēd, viss tur gāja uz riņķi, bet sagāja. Iedomājieties, šitas ten jau bija pašā vakarā, un tagad jau viņa ir iemācījusies iet gan pie viena, gan pie otra pupiņa. Viņa skrien, uzvedās atbilstoši vecumam, tā kā viss ir kārtībā, bet mēs drošības pēc obligāti rītā no rītā veiksim vēl tādu IgG testu, kas nosaka imoglobīna līmeni asinīs, lai uzzinātu, vai viņa pietiekoši daudz, tā kā tai pirmajās stundās, jo mēs viņai izparējām 480 ml. Un viņa ir saņēmusi pietiekoši daudz tos imoglobīnas asinīs, jo jau liekas tā, ka ir milzīgs atvieglojums, jo viņa visu dara, viss it kā ir, bet kumeļam ļoti ātri var viss aiziet pa kalnu uz leju. Tādēļ mēs, nodrošināsimies un rītā uztaisīsim analīzes. Ļoti cerēsim, ka mēs izlīdām caur adatas aci. Un milzīgs paldies visiem iesaistītajām personām, gan draugiem, gan vetārstiem. Un tiešām nenormāli milzīgs paldies. Sūdi notiek visādi, vienkārši neviens par to nerunā. Bet, ja jums interesē, es esmu gatava padalīties ar pieredzi, atbildēt vēl uz jautājumiem, jo es vienmēr uzskatu, ka foršāk ir mācīties uz svešu pieredzi, nevis pašam to piedzīvot. Tādēļ mazā krievšķiene nesaprata, ka viņa ir piedzimuši šai pasaulē. Iemesls tam damīfolu, jeb ka kumeļš nesaprot, ka viņš ir piedzimis, varbūt tādēļ, kad, piemēram, ir ļoti straujas dzemdības, un viņš tā kā neizspaidās pa tiem dzemdību ceļiem. Un tad viņam vienkārši smadzenes nepasaka, hei, tu esi piedzimis. Un vēl starp citu, man kāds ļoti zinošs cilvēks pastāstīja vēl vienu versiju, ka tas varbūt tādēļ, ja pēdējās 24 stundās ir bijusi ļoti straujā dzemdību gaitu uzsākšanās, kas ļoti iespējams varētu būt arī lilopāta variants, vai arī tas, ka mazais bija iesprūdis plecos, un pēc tam tālāk, ka tika pāri tiem pleciem, bija tas žļurkts. Nezinu, mums šāds gadījums jau bija vairākus gadus atpakaļ. Toreiz tas viennozīmīgi bija tāpēc, ka dzemdības bija ļoti ātras. Tur bija tiešām žļurkts un viss, ka tas kumeļš tiešām nesaprata, ka viņš izspaidījās. Te vēl īsti nevar zināt, kurš no variantiem. Tāpēc es par šo stāstu, tāpēc, kad ir ļoti daudz cilvēku starp citu, kas nemazam nezin, ka tā varēja būt. Un es ļoti ceru, ka, nezinu, kāds noskatīsies, paklausīsies un jo runājot ar vetārstiem, es sapratu, ka šis nemazam nav tik reti. Jā, šobrīd mums ir milzīgs pārgurums, atviet daudz kreņķis, viss kopā, bet jūs redzat, cik nenormāli skaists, maz, mini mīra lilī. Un es reāli ticu, ka viss būs kārtībā.